Kanam trīsriteņu motocikli ir lielisks risinājums gadījumiem, kad gribas baudīt motociklu priekus, bet no īsta motocikla ir tā kā drusku bail un arī negribas kārtot A kategorijas vadītāju apliecību. Un šodien mēs brauksim ar jaunāko Kanam trīsriteņu ražojumu, tas ir Kanam Canyon. Tas aprīkots ar 115 zirgspēku 1300 kubikcentimetru Rotax motoru un 6 pakāpju pusautomātisko pārnesu kārbu. Kanam Canyon lielākais iegūms salīdzinot ar citiem līdzīgiem modeļiem ir smukāks un modernāks dizains. Protams, tā vienmēr ir gaumas lieta, bet tomēr. Un, kas daudz svarīgāk, lielāks klīrens šeit priekšā nekā, piemēram, Kanam Spyder. Maksimālajā komplektācijā tas sver 470 kg un maksā aptuveni 30 000 eiro. Sākuma cena gan ir mazāka. Ja meklēsiet informāciju par Kanam Canyon ražotāju mājaslapā, pirmajā mirklī var šķist, ka tur ir 3 dažādi modeļi. Taču, kā mums paskaidro Kanam izplatītais SDK, patiesībā tas ir viens un tas pats modelis 3 dažādos izpildījumos. Vienkāršiem vārdiem runājot, ir Canyon parastais, tad ir Canyon parastais ar kastēm, un tad ir šis vissmukākais Canyon Red Rock. Tam ir matēts moss green satīna krāsojums un ekskluzīvs dizains. Būtībā Kanam Canyon ir tāds kā trīsriteņu ceļojuma motocikls, jo, kā redzat, to var aprīkot ar kastēm, turklāt 3 kastes vēl nav maksimālais skaits, jo aizmugurējo sēdekli, ja braucat vienatnē, var noņemt nost, uzlikt speciālu platformu un fiksatoru un uzlikt vēl kādu kasti mantām. Šeit ir arī dažādas papildus iekārtas, piemēram, Apple CarPlay ar paplašinātu tā kā navigācijas funkciju, lai jūs nenomaldītos un varētu atrast arī savus ceļojumu biedrus. Priekšējais stikliņš regulējas lūk šādi, augstāk, zemāk, gluži, tā kā īstiem ceļojumu motocikliem. Un kā varējāt redzēt, mums ir arī tādas it kā grantī piemērotas riepas, kas nozīmē, ka tieši ar šo konkrēto Kanam trīsriteni mēs varam drošāk nobraukt no asfalta. Kur nu vēl drošāk? Platais aizmugurējais ritenis ne tikai izceļ Canyonu pat no mīkstām smiltīm, bet arī padara braukšanu aizrautīgu un fiziski iesaistošu pat nelielos ātrumos. Ja nepieciešams, varam piecelties arī kājās uz kāpšļiem, tieši tāpat kā uz enduro vai kvadracikla. Kanam Canyon ir pusaktīvā piekare un 4 braukšanas režīmi, plus custom iestatāmais režīms. Tam ir komforta sēdekļi, apsildāmi rokturi un savas vadīšanas īpatnības. Ja esat pazīstami ar citiem Canyon trīsriteņu braucamajiem, tad zināsiet, ka Raikers bija tāds samērā vienkāršs rīks. Tad sekoja Spyder, un šis jau tomēr ir tāds patiešām vienā līmenī ar labākiem ceļojumu motocikliem. Te ir bez gala visādi pogi, tāpēc sākumā var drusku apjukt. Būtībā braukšana, ir ļoti vienkārši pagriežam atslēgu. Un tajā brīdī, kad spiežam sarkano pogu, nekas nenotiek. Izrādās tā, kā tas nav motocikls, mums ir drusku jāpagriež uz priekšu gāzes rokturs. Tikai tad motors iedarbosies. Tieši tas pats notiks, ja vēlēsieties ielikt atpakaļ gaitā. Ja liksim tāpat, nekas nenotiek, rokturīts uz priekšu, ieslēdzās atpakaļ gaitā. Man pat ir atpakaļ skata kamera, man nebūs jāskatās par plecu. Pats Kanam uzskata, ka Canyon ir piemērots ceļotājiem, kas vēlas komfortu, drošību un stilu. SDK no savas puses piebilst, ka tas beidzot ir veids, kā bez A kategorijas tiesībām neatpalikt no draugiem, kas brauc ar ceļojumu motocikliem, jo ar Kanam trīsriteni drīkst braukt arī ar B kategoriju.